Nominācijā Gada populārākais sporta klubs nominēti BMX klubs Silvas Ziķeri. Aizvadītajā gadā Silvas Ziķeri Smiltenes novadā organizē Austrum Eiropas populārākā BMX seriāla BMX Grand Prix Latvija sacensību posmu, bet kluba braucēji sekmīgi startēja Latvijas, Baltijas un pasaules mēroga sacensībās. Kluba sportiste Vineta Petersone pērn kļuva par Eiropas čempioni. Orientēšanās klubs Azimuts. Smiltenes novada orientēšanās sporta dzīvi jau daudzus gadus attīsta orientēšanās klubs Azimuts. 2012. gadā Azimuts Smiltenē organizē dažādu mēroga sacensības. Kluba sportisti šogad sasnieguši vairākus augstsvērtīgus rezultātus nevien Latvijas, bet arī pasaules mēroga sacensībās. Motoklubs Dako Ziemeļvidzeme. Smiltenes novada tradīcijas motokrosā sekmīgi turpina motoklubs Dako Ziemeļvidzeme, kas sekmīgi startē superkausa izcīņā un vairākās citās sacensībās. Klubā ir nevien amatieri, bet arī elites, jauniešu, senioru, sportisti, kā arī dāmas. Tehniskais sporta klubs Smiltene. Ik gadu Smiltenē norisinās startautiskas sacensības autokrosā, kuras pulcē vairākus tūkstošus skatītājus. Šīs un vēl virkni citas auto un moto sacensības organizē Tehniskais sporta klubs Smiltene. Smiltenes autotrasa ir viena no labākajām Latvijā, bet kartingtrasē 2012. gadā atkal norisinājās amatieru kartingu sacensības.